Godātie Latvijas Drošības un aizsardzības industrija federācijas biedri. Drošība un aizsardzība ir un nākamos gadus noteikti būs viena no Latvijas galvenajām prioritātēm. To apliecina gan valdības deklarācija, gan mūsu praktiskā rīcība. Kiberdrošība, kritiskā infrastruktūra, ekipējums, munīcija, aizsardzības tehnoloģijas, tas viss mums ir nepieciešams, lai ikdienā gādātu par Latvijas valsts drošību. Tāpēc ļoti būtiski, ka Latvijā attīstās plašs un spēcīgs privātais sektors, kas šodien un turpmāk būs stabils un uzticams valdības sadarbības partneris. Jūs ar savu darbu gan stiprināt Latvijas aizsardzības spējas un drošību, gan mūsu ekonomiku. Spēcīgs privātais sektors nozīmē arī vairāk inovāciju un eksporta, tātad arī straujāku valsts izaugsmi. Mūsu mērķis ir daudz vairāk attīstīt savu militāro industriju un arī tās ražošanu. Strādāsim, lai piesaistītu arī Eiropas Savienības finansējumu, kā arī atvieglotu birokrātiskās procedūras un noņemtu citus šķēršļus, jo tas ir visas Eiropas drošības jautājums. Paldies jums jau par paveikto un strādāsim kopā drošai un plaukstošai Latvijai!